Zemgus Girgensons iemeta pirmos vārtus. Viņš iemeta vārtus, tik smukus. Es Tāda devītnieks, vārtu devītnieks. Labi, tur ieslidoja, tad centriņa atvērās uz piespēli, izgāja caur aizsargiem. Bet šeit viņš tāds tāds sniper cienīgs. Cepranost, Malas Zemgus, gaidām vēl. Ar 3 spēlēm jau NHL. Tas tiešām ir apsveicam, liels sasniegums. Kā jau mēs minējām, ka cilvēki, ka jau bija domājis varbūt beigt ar hokeju un iet mācīties un strādāt. Un tagad 27 gados debitēt NHL, jau 3 spēles ir aizvadītas. Tomēr ieraksts uz mūžu. Prieks arī tanī, ka kāds var izsisties no Rīgas Dinamo līdz pat NHL. Jā. Vai, let's go! Esiet sveicināti atpakaļ podkāstā Ripa vārtos ar mūsu draugiem no Sinotipa sporta bāra. Čau! Čau, Roy! Čau, Roy! Čau, Dāvi! Sveicinām mēs visus, sveicinām mēs jūs pie ekrāniem un jūsu austiņās. Ko? Interesanta nedēļa, daudz notikumu, daudz skandālu arī varētu tā pateikt. Tāpēc es domāju, ir par ko papaļāpāt. Un esam satikušies kārtējo reizi ceturtdienā, sanāk 19. Ja nu kas, lai jūs tomēr uztverat kaut kādu to laika, to secību, jo, kad jūs dzirdat, ir jau ierakstīts. Un labi, jūs to visu zinat, jo jūs klausāties katru nedēļu, vienkārši maucam. Jā, mēs iznākam katru piekdienu, turpināt mūs klausīties, sekot līdzi, raksta komentārus. Un sakarā ar to, ka mēs pieskaramies komentāriem, mēs varam kaut ko tur pieminēt. Liels paldies, ka jūs rakstat. Jā. Mēs visu redzam par kur arī Līsais Trolls 5248. Ļoti interesanti. Bieži vien tiem komentētājiem ir tie niki, nosaukumi, jeb segvārdi. Jā, ļoti interesants jautājums, ka viņš grib ar vienu latviešu vārdsargu Muštukovu parunāt par OHL spēlēm. Viņš arī prasa mums, lai mēs kādu vlodziņu uztaisītu no OHL spēlēm. Droši rakstiet, ja jūs tiešām gribat vlogus no spēlēm, tad uzrakstiet vai salaikojiet tos komentārus vairāk, jo Līsējam Trollam ir viens laiks, bet varbūt viņš pats savu komentāru ielaikojis. Dodiet mums zinām, un arī mēs esam tādu interesantu tēmu, ko vēlētos, lai jūs parunājat. Jaunatnes hokejs 15, 16 gadi, došanās spēlēt uz citām valstīm Eiropā vai Amerikā, bet ļoti daudz no vecākiem nav lietas kursā, ar kādu budžetu jārēķinās sezonu vai vispār notiek braukšana prom. Vienkārši parunāt, to mēs varētu, jo mums īstenībā, mēs esam arī ārpus podkāstiem nodarbināti citās sfērās, un mums būs jādodas prom. Es domāju, mēs kādā epizodē, kad mēs ierakstīsim uz priekšu, noteikti, es domāju, šī ir ļoti interesanta tēma par aizbraukšanu. Tad varētu paņemt, piemēram, braukšanas prom pusi, un tad es varētu aizstāvēt palikšanas pusi un kaut kādā ziņā, diskusiju, jeb debatu. Jā, mēs varētu veltīt tam. Es pieļauju veselu epizodi. Es domāju, ka jā, mums tur sanāk. Tur daudz ko runāt. Jā. Bet par Liso runājot, par Lisā komentāru. Es domāju, ka mēs noteikti, ja ir interesi, mēs noteikti varam aizbraukt uz kādu spēli, kaut kādu vlogu uztaisīt. Tikai jāsaprot, vai mūsu klausītājiem un skatītājiem ir tāda interese. Jā, jo Lisā dēļ noteikti mēs to varam izdarīt. Jā, jo mēs arī īstenībā tāpat apmeklējam tās spēles, jo mums ir iespēja apmeklēt virslīgas spēles, tāpēc, ja jūs gribat, lai arī tur notiek kaut kāda satura veidošana, ļoti dodat zināt, mums arī ir sazinājušies virslīgas klubi, ka viņi ir atvērti visādām sadarbībām, tā kā dodiet zināt, viss ir gatavs, tikai jāzina, vai ir interesi to visu patērēt, jo, tomēr šis ir podkāsts, daudz klausās Spotify un vēl citās straumēšanas tajās, platformās, un tāpēc būtu interesanti saprast, vai tieši, YouTube video formātā to kāds arī patērēt, jo tur jau tāds audio īsti nebūtu, man liekas. Jā, rekur arī zem citas mūsu epizodes pēdējās Eriks raksta, ka katrā komandā ir tās īpašās formas, katras komandas rezultatīvāk. Jā, mēs tieši pagājušajā tieši tur domājām, kā tur ir pareizāk, tad kur pat mūsu komentētājs ir. Egīls, pieļauju, ka Egīls vārdā. Egīl, paldies tev. Paldies. Mēs novērtējam, mums pat, Dāvis jau bija gatavojies, bet tu viņam palīdzēji, mēs noteikti to novērtējam. Ir arī Kristaps Duncīts 379 ierakstījis interesantu komentāru. Vakarā, kad paliek tumšs, es eju ķert zandarts. Zin kā, katrs varbūt gatavojās kaut kam citam. Varbūt, vakarā viņš ieliek mūsu ausīs un iet tikmēr makšķerēt. Tas būtu makšķernieku podkāsts. Jā, tas varbūt citam podkāstam tieši. Bet mēs esam aizrunājušies par komentāriem. Tā kā, draugi, klausītāji, skatītāji, ja jums ir interesi par, latviešiem NHL, latviešiem Eiropā vai latviešiem un vienkārši džekiem virslīgā, noteikti rakstat. Mēs noteikti arī kaut kad apkoposim un izveidosim atsevišķus epizodus, kā mēs jau minējām, kur 15, 16 gadnieks braukt prom vai palikt. Es domāju, tā būs ļoti interesanta tēma.
Jā, pieļauju novembra. Sākuma otrajā nedēļā. Novembrī vajadzētu mums datums nedodam, bet jā, mums būs epizode, kas vienkārši būs ierakstīts uz priekšu, un tad tieši šādi jautājumi būtu ideāli apspriešanai, debatēm un vienkārši karstām diskusijām. Jā, interesē arī, kā jau minējām, intervijas ar latviešu spēlētājiem, kā pieminēts Muštakovs. Ja saliksiet pirkstiņus uz augšu šim komentāram, tad sakomunicēsim ar Muštakovu un uztaisīsim interviju. Jā. Nevis nav problēma, bet būs superīgi. Jā. Mēs gribam kādu sazvanīt, papļāpāt. Jo redzējām, ka arī Majonas epizodē bija liela atsaucība, un tā kā cilvēkiem patika, mums patika, es domāju, un galvenais ir tas, ka, visi ir ieguvēji. Mēs, klausītāji, skatītāji. Tā kā labi, ko mēs tagad vienkārši, davai pa hokeju. Sākam, jā, tā kā pietiks, ir pagājuši, 5 minūtes, mēs esam par visu kaut ko un it neko. Tā kā es domāju, ka NHL sezona ir sākusies. Pirmais punkts latviešiem ir arī iegūts. Tā kā rezultātes. Šis bija sarežģīts vārds. Jā, Zemgus Girgensons iemeta pirmos vārtus. Viņš iemeta vārtus tik smukus. Es priecīgs. Tāds devītnieks, vārtu devītnieks. Kā, tas bija tāds vārtu guvēja gols. Viņš labi tur ieslidoja. Tanī centriņā atvērās uz piespēli, izgāja caur aizsargiem un iemeta. Jā, bet var teikt, ka pretinieks nokļūdījās mainoties. Jo, tā izlidoja tur tik viens, tik brīvs likās, ka tur. Zini, kā visi tie Zemgus goli iepriekšējie, kad es vēršos video vaļā, es vienkārši zemapziņā biju, kad kaut kādu pielabošanu vai uz kaut cīņas gols, jā, tipiski Zemgusam. Bet šeit viņš tāds tā kā, tāds sniper cienīgs. Tieši tāds zem pārliņa devītniekā tālajā, tur skaisti. Metiens spēcīgs, tur cepra nost, malds Zemgus, gaidam vēl punkts. Jā, galvenais, ka maisam gals vaļā. Vēl jāpiemina to, ka pagājušajā epizodē mēs runājam, vai Uvis debitēs vai nē. Es pa Zemgusu vēl Zemgus, davai. Diemžēl viņam ir mazākais spēles laiks komandā. Tās ir 9 minūtes un 22 sekundes. Kādreiz viņš vēl mūs uzspēlēja mazākumā, bet tagad uzrādās viņš minūti ir bijis, bet tur puskomanda bijusi. Jā. Cerēsim. Tomēr es arī redzēju video no ģērbtuvēm, kur viņam arī pēc tās spēles, kur viņš guva vārdus un arī izkāvās, viņam iedeva komandas vērtējumā labāko spēlētāju tādu kā Zobenu. Tādu diezgan smieklīgu Zobenu. Viņš tur ļoti lakoniski pateica, turpinam močīt, vai kā viņš tur pateica. Viņš arī, cik es saprotu, visilgāk spēlējošais Buffalo Sabres spēlētājs šobrīd komandā. To es nezināju. Ja es nemaldos, man liekas, tieši tā ir tā statistika, ka Zemgus ir Buffalo Sabres aktīvais spēlētājs, kurš ir visilgāk komandā noturējies. Tā ir tāda lojalitāte, uzticība un arī, nezinu, es pieļauju, ka kaut kādā ziņā kvalitātes apliecinājums. Varbūt drīz kļūs par kapteini. Varbūt. Novēlam to. Bet tagad ir viņš asistents, ne? Man liekas, ka bija. Vismaz kādreiz točni bija. Viņi tur NHL kapteiņa asistenti mainās, man liekas, labi, ne katru spēli. Bet nav tā, ka viņiem ir izbraukumā un mājas spēlēs dažādi? Jo man liekas, bija kaut kā dažām komandām, ka izbraukumā ir viens kapteinis, mājās ir cits kapteinis. Tur mainās diezgan. Ir, protams, kā kurai komandai, kāda tur stratēģija, bet ir tāds, kas pieturās, kas sezona viens kapteinis. Senāk atpakaļ, kad Sergejs Žoltaks vēl spēlēja, pieņemsim, viņiem Minnesota Wild bija, ka viņi katru spēli maina kapteini. Interesants. Zin kā. Katram savs. Katram savs, tieši tā. Es domāju, ka noteikti ir jāapsveic visi Latvijas hokeja fani, un it īpaši Uvis Balīnskis pats ar 3 spēlēm jau NHL. Es domāju, ka tas tiešām ir apsveicam, liels sasniegums, kā jau mēs minējām, ka cilvēki kādu laiciņu apakaļ jau bija domājis varbūt beigt ar hokeju un iet mācīties un strādāt. Un tagad 27 gados debitēt NHL, jau 3 spēles ir aizvadītas, diemžēl pagaidām punktiem nav spējis atzīmēties, bet 3 spēles NHL, tas ir tomēr ieraksts uz mūžu. Lai vai kā izvērstos viņa tālākā karjera, uzkāpt uz NHL ledus un tiešām ļoti, ļoti liels prieks par mūsējiem, par latviešiem. Tieši tā, un prieks arī tanī, ka kāds var izsisties no Rīgas Dinamo līdz pat NHL. Jā, jo, vienmēr tam runājot, ka Balīnskis gandrīz bija jau gatavs beigt ar hokeju profesionālām gaitām, un tomēr atgriezās HK Rīgas, sāka ar HK Rīgas sistēmu, pēc tam Dinamo un diezgan veiksmīgi arī spēlēja, un tad vienkārši vienmēr tā
kontroversiālais. Bija labs Dinamo, nederēja, nezinu, pienesums hokejam vai tikai, nezinu, krievu naudas izlietošana. Nu, tur tie viedokļi atšķirās, bet tomēr, ja mēs paskatāmies, cilvēks ir izgājis cauri visai praktiski Dinamo sistēmai, paspēlējis labi arī Čehijā un vēl kaut ko, bet caur Dinamo uz NHL, tā ļoti pastarpināti, bet tomēr. Viņš nav draftēts un tā tālāk. 27 gados, es domāju, nav daudzi, kas debitē NHL tomēr. Un pat taisno no Čehijas līgas. Bez AHL kaut kādas cišanās cauri. Labi, ir apstākļu sakritība, viņam tur ir traumēti 2 no aizsardzības līderiem, bet tomēr vienalga tas ir nereāli krūti. Es nezinu, kāda vēl būs laime un prieks, kad būs pirmie punkti un pirmie vārti, jo tomēr, zinām, Uvis ir uzbrukošā tipa aizsargs. Yeah. Pozitīvi arī tas, ka tajās 3 spēlēs viņam kopumā liederības koeficients ir 0. Es zinu, ka vienā spēlē bija mīnusiņš, vienā spēlē bija plusiņš, tas beigās ir 0. Jā, tieši tā. Liels sūds viņš nav savārījis, tas arī ir labi, vai ne? To, ko es varu pieminēt par spēles laiku, viņš spēlē 3. pārī aizsargu, kas ir gaidīti. Droši vien vidēji viņš spēlē 12-13 minūtes, kas, manuprāt, priekš 3. pāra arī ir ok. Tātad no 6 aizsargiem viņam ir 5. labākais spēles laiks. Ja? Otrs mazākais. Jā, otrs mazākais. Kā mēs skatāmies, glāzi puspilna vai pustukša? Bet viss notiekās palēnām. Mazākumā viņš nespēlē, vairākumā viņš nespēlē. Bet nevarat gribēt visu uzreiz. Jā, tomēr 3. spēle. Un, es domāju, tomēr ir vēl jāprot tomēr ar izmēriem, laukumiem, intensitāti. Jo, kā, arī es domāju, ir atšķirības starp pirmssezonas pārbaudas spēlēm un jau īstajām, tām 82 īstajām cīņām. Viņš arī ir uzmetis pa vārtiem. Pirmajā spēlē tātad 3 spēles bijušas, 2 pirmās bija zaudējumi, un tad pēdējā ir uzvara. Kopā viņš ir uzmetis 3 reizes pa vārtiem, kas liecina, ka līdz vārtiem tiek, metieni ir. Ceram, drīz sagaidīt to goliņu. Jā, ejot tālāk, vai tev vēl kaut kas pa Balīnski? Nē, pa Balīnski laikam man arī šobrīd tas ir viss. Novēlam turpināt pierādīt, izkarot savu spēles laiku. Es gribētu vēl pieminēt to, ka Teodors Brugers pagaidām nav vēl uzspēlējis nevienu spēli. Jā, tas obligāti jāpiemina. Vancouveras Canucks sastāvā. Redzēsim, cik ātri viņš spēs atgriezties, jo es domāju, ka viņam vietas sastāvā noteikti būs. Ar viņu rēķinās, un es domāju, viņam arī ir vienvirziena līgums, tā kā viņi lejā īsti šaubos vai metīs, īpaši, ja tas arī nozīmē viņš iespēju. Ir NHL kalibrs, viņam tur ir jāspēlē. Jā, redzēsim, jo es šaubos, ka viņi nosūtīs uz AHL, tā kā lai uzņemtu formu, jo tomēr ir iespēja pazaudēt viņu uz tiem, kā saucamiem waiveriem, es nezinu, kāds latviski ir. Bet es domāju, ka vienkārši... Kaut kāds gaidīšanas loks nav latviski. Kaut kāds. Jūs kā Latvijā vienkārši tā terminu vienkārši nav, jo mums īsti tas nav aktuāli. Bet tas ir par mūsu NHL spēlētājiem. Tad mūsu Elvis Meržļīkins. Jā, 2 spēles, vidēji ielaists 1,23 ripas, 95% atvairīja tie metieni. Ļoti labi, procents skaisti, ļoti skaisti. Pēdējā spēlē viņu pēc otrā perioda nomainīja. Nomainīja? Jā, viņu nomainīja pēc pēdējā spēlē, pēc otrā perioda. Tātad vārtos stājās Martins. Tas, kas Vancouverā bija. Jā. Bet Elvim cepur nost. Pirmajā spēlē 94% atvairītie, otrajā 96%, un jau raksta, ka viņš varētu atgriezties vārtos nākamajā spēlē. Redzam, ka tas sezonas sākums varbūt komandai nav veiksmīgākais tīri tā no uzvarām un zaudējumiem, bet tieši tīri individuāli. Diezgan labi. 95% atvairīt 95%. Mēs neesam liela vārdsarga eksperti, bet 95% ir ļoti, ļoti labi. Buffalo arī bija tieši tāda pati situācija. 2 zaudējumi, 1 uzvara. Bet Buffalo tomēr uzvarēja overtime. Tad tur punktiņš mazāk. Skaidrs. Tas ir tas par NHL. Bet par Elvu prieks. Es jau minēju, viņam nav spiediens, nav otrā vārdsarga. Tagad kaut gan ir. Viņš ir izteikts pirmais. Bet kur viņš bija? Pirmais vārdsargs 4 ripas salāja pret Detroit Red Wings. Redzēsim, cik ļoti viņš konkurēs ar Elvi par tā izteiktu pirmā numuru, vai drīzāk viņš vienkārši kā atpūtinātājs, ja tā varētu nosaukt. Es domāju, ka šis ir tavs pēdējais variants. Atpūtinātājs. Tomēr tie līgumi un summas Amerikā nozīmē daudz.
reti, kad notiks. Viņš arī, es domāju, mārketinga īstenībā instruments ir ļoti jaudīgs. Viņš tomēr arī ļoti uz faniem spēlē, tāds šoumens, un es domāju, tīri arī no NHL viedokļa, kā mārketinga, kā biznesa puses, viņš ir ļoti vērtīgs. Jā. Nu, ko varam pieminēt arī Artūru Šilo, kurš AHL ir aizdījis vienu spēli. Nebija tā veiksmīgākā, 4 ielaistas ripas, 87% atvairīto metienu procents. Tur kaut kas nesanāca. Jā. Redzēsim. Viena spēle tomēr tas ir pamaz, lai veiktu lielu secinājumu. Zin kā, tomēr sezona ir tikai sākuma posmā, un tāpēc, pēc vienas spēles nevar spriest, pēc vienas spēles nespriedīsim, zin kā par ātru, zin kā par Elvu. Mēs pēc 2 jau spriežam, ka viss ir super un baigi labi, bet... redzēsim. Tur bija situācija, kad Vancouveras komandas vārdsargs saslima. Demko kaut kāds baumas. Es lasīju, ka viņš pat ir pievērs savu ķiveri. Jā, tas arī dzirdēju. Vai tā ir taisnība, es nezinu. Ļoti interesanti. Būs jāpaskarās video, vai var redzēt, ka viņam kaut kas tek ārā no maskas. Tas diezgan, es domāju, respektīvi, jā, tur bija tāda interesanta situācija, kas notiks, jo Demko slims un tad, attiecīgi, Smits stājās, Smits vārtos stājās un tad bija, respektīvi, tā mana ideja ir, vai Artūru viņi sauks uz augšu, nesauks. Es saprotu, ka viņi nespasauca. Es domāju, jāapstāsta, viņš bija pieteikts vai nebija. Man liekas, ka viņš AHL. Nē, viņš joprojām, cik es redzēju, ir AHL. Pagaidām nav izsaukts uz augšu. Tad cerēsim, ka varbūt drīz sanāks izsaukums. Lai vismaz, Demko ir vesels. Diemžēl. Protams, nevar jau tā arī slikti novēlēt cilvēkam. Viņš jau arī ir džeks, kurš vienkārši cīnās par sevi. Bet mēs jau pa savējiem. Jā. Tieši tā. Ko? Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Tas tāds mūsu īsais NHL apskats. Es domāju, ka, būsim godīgi, sezona vēl ir tikai sākuma posmā. Džeki vēl ieskrienās, tad gaidīsim Bļūgeru atpakaļ, lai varētu arī par 3 džekiem jau parunāt, jo tomēr par 2 laukuma spēlētājiem ir tā pamaz parunāt, ir īpaši, kad raža nav tik liela. Es domāju, tāpēc mēs varam atgriezties no otras puses okeānam šajā pusē. Demko, kur jau skatos, viņš jau ir spēlējis. Nē, tad viņai viss ir labi. Tad, jā. Labi. Bet vispār NHL baigi interesants. Tur ir kaut kāda Detroit baigi labi spēlē. Tāds foršs sākums. Es biju gaidījis NHL, es vēl spēlēju to fantasy. Labi, ja tu runā par fantasy, varbūt kāds no klausītājiem arī spēlē. Tavi prediction, tavi pareģojumi fantasijā, kurš būs tas vērtīgākais, kurš ir tas, underrated, tāds, kurš zem radara, kurš varbūt ir jāpievieno. Labi, kas ir tavā komandā, teiksim tā? Manā komandā? Man visādi jaunie ir, esmu paņēmis jaunos vairākus. Tāds nezināmos, jā? Nav nezināmie. Manā cerībā ir, ka tāds Bolts varētu no Wildiem izšaut, kaut gan viņš tagad ir satraumējies. Labi, kas tev no lielajiem dūžiem ir? Es nezinu. No lielajiem dūžiem? Man ir vārdsargs Georgievs, bet tikai tāpēc, jo, respektīvi, tas François vai kā sauc, atvainojos, nepareizi zināju viņu uzvārdu. Mēs to piedosim, jā. Ir satraumējies, un attiecīgi tad Grigorjevs paliek stabils pirmais, un tāpēc es viņu paņēmu. Jā, reku, šis ir tas Boldī. Mēdz Boldī. Redzēsim. Kopumā, ja kāds no jums spēlē fantasy, varbūt ierakstiet komentāros. Būs interesanti paskatīties, kas jums ir sastāvā. Varbūt mēs nošpikosim. Varbūt mēs varam vairāk runāt par fantasy. Es nezinu, ja kādam ir interesi. Vienkārši es personīgi nespēlēju. Es kādreiz spēlēju, tāpēc man bija ļoti interesanti paskatīties, kas tev ir. Šogad es nespēlēju. Bet... Tu kādu citu fantasy spēlē? Formula, futbols? Mēs šobrīd formulu fantasy. Es nolasīju, ka varētu formulu spēlēt. Nē, es esmu spēlējis basīti, formulu, hokeju. Laikam tas arī viss. Vairāk es neesmu neko spēlējis. Jā, bet tagad es esmu. Tāds UFC vispār ir fantasy? Nezinu. Nav. Bet zinu, ka ir futbolā fantasy, gan virslīga, Latvijas virslīgai, gan tur, nezinu, Premjerlīgām un citu top līgām. Es zinu, ka ir fantasy noteikti, ka... Nezinu. Labi. Okay. Es esmu tikai formulā šobrīd. Bet, ja kāds nelieto fantasy, es silti iesaku. Varbūt liekas tā kā sākotnēji stulbi, kāpēc kaut kādas tādas spēles jāspēlē, bet tas nedaudz tevi ievelk. Tur daudz interesantāk uzspēlēt. Labi. Nevis daudz interesantāk uzspēlēt, bet daudz interesantāk pasakot līdzi. Jā. Es domāju, mēs esam aizrunājušies atkal par kaut kādām sānu tēmām. Laiks iet uz priekšu. Es domāju, varam atgriezties šai pus okeānam. Eiropā jau
viss kaut kas notiek, viss kaut kas uguņo, viss kaut kādas notikumi Champions League hokejā, par ko mēs jau arī pieskārāmies, ka tas ir viens no tādiem lielākajiem starptautiskajiem top turnīriem, kur ir Rihards Buhards. Nē, Roberts, sajaucu. Roberts atzīmējas vakar, ja nemaldos, vai aizvakarējā Champions League viņš spēlēja pret Ingolštati un viņš iemeta 2 vārtus, guva 2 vārtus un atdeva piespēli. Malts. Kaut kā latviešiem tā Champions League padodas. Jā. Nu, mēs redzam, Robertam Bukartam 6 spēlēs 2 vārti, 4 piespēles. Champions League. Champions League, tieši tā. Jo Robertam Bukartam Čehijas čempionātā 10 spēlēs ir 5 punkti, 4 vārti, 1 piespēle. Tā viņu komanda, cik es skatījos, nav tabulas augšgalā. Čehijas līgā. Bet šis arī ir interesants fakts, ja tā kā spēlē Čehijas komanda pret Vācijas. Ingolštata nav vāja komanda. Es, diemžēl, nezināšu, kurā sadaļā tabulā viņi jau šobrīd atrodas. Bet abas divas spēcīgas komandas ar prestižu. Un tomēr bija interesanti, respektīvi. Tur Bukarts iemet 2 vārtus. Es nostījos highlights. Un tā spēle bija sīva, 4-5 beidzās, bet es neatceros, kas uzvarēja. Bet, kopumā, pastoties to pašu Čehijas līgu. Es sajaucu, 5-0. 5-0. Kārtīgi piesmēja Ingolštata. Bet tāpatās spēle bija, es spriežu pēc highlightiem. Bija sīva spēle, pēc metieniem pat var redzēt, apsties Ingolštata 33 reizes uzmeta un Vitkovits 22. Sanāk ļoti precīzi. Kvalitatīvi. Tā kā, jā. Kur man stāv vaļā arī Čehijas līgā. Mums rezultīvākais ir ar 7 punktiem aizsargs Jānis Jaks. 2 goli 5 piespēles. Kur varam redzēt, ka arī Eduards Stralmaks beidzot ir atvērties 10 spēlēs, 5 vārti, 1 piespēle un 6 punkti. Tā viņš ir uzsils mums. Jā. Jo sākumā bija, man liekas, 4 spēles, tur 1 piespēle. Jā. Redzam, ka beidzot vairākumā arī tiek gūti vārti un ļoti, cerēsim, ka tādu jaudīgu, tempu spēlē. Mēs neesam pieminējuši, kas ir viņa treneris. Jā, viņam vairākumā ir treneris, tagad es negribu Plekanets spēlē laukumā, bet treneris bija, Jopcikī man arī izskrēja. Tā, es arī viņu sarakstījos, es viņam uzrakstīju vēl Večuk Malets, tā kā, beidzot. Jā, un viņam ir, viņš saka, ka, protams, ka tev vairākuma treneris ir Vorāčeks ar tādu NHL pieredzi, un tad viņš saka, tad tajā vairākumā gūt vārtus it kā nebūtu vajadzīgiem būt problēmām, tāpēc viņš saka, jā, ar tādu treneri diezgan viegli tie punktiņi, es domāju, ka arī krāsēs nākotnē. Tā kā ar to arī apsveicam. Vorāčeks, ja kāds nezina, Čehu leģenda, hokejā, NHL nospēlējis šausmīgi daudz spēles. Ja jūs nezināt, kas ir Vorāčeks, noteikti iegooglējiet, sapratīsiet, tas nav nekāds parastais žekiņš. Tā kā jā. Viņš bija Philadelphijas Flyers, man liekas, visu savu karjeru. Jā. Ja ne visu, tad lielāko daļu. Jā. Skrienot cauri Eiropai, jo mēs saprotam, ka katru nedēļu iet cauri notikumiem Eiropā, protams, arī nav visinteresantākais, bet, protams, jāpiemina, ka mūsu, tāds mīlus podkāsts un arī, man liekas, visas Latvijas hokeja mīlus šobrīd Oskars Baķņš turpina būt rezultatīvs. Saprot, varbūt nav tā interesantākā ziņa, bet tomēr jāpiemina, ja gūst vārds mūsējai, īpaši cilvēks, no kura tā ikdienā to nebija, īpaši mēs negaidījām, tad šobrīd Oskars Baķņa 11 spēlēs ar 9 punktiem, 6 vārtiem ir aizvada ļoti rezultatīvu sezonu, un es domāju, tas ir pieminēšanas vērts. Es domāju, īsti neaizkavēsimies ilgi pa Eiropas līgām, jo es domāju, tas ir atsevišķs sakala raidījums, ka mēs varam iet padziļinātāk iekšā un katru detalizēti izpētīt. Tieši tā. Es domāju, ka ir pietiekami daudz skandālu, notikumu intrigu mūsu pašu pašmāju čempionātā, Baltijas čempionātā. Ar ko tu gribi sākt? Faktu. Es droši vien labprāt sākt ar disciplinārajiem sodiem. Jā. Tur vēl nav sodi, bet diskusijas, ja es saprotu. Jā, vakar tieši, podkāsts ir 19. 18. datumā vakarā iznāca drošības komitejas viena no sēdēm ar protokolu. Es iepazinos, mēs jau runājam, ka mums patīk drošības komitejas, visi tie protokoli. Un es sapratu, par ko tu runāji, bet tad mēs par to protokolā. Protokolā bija, ja jūs redzējāt
tāds video klejoja apkārt, kur 13-gadīgs igauņu hokejists kārtīgi iekausta pretinieks. Tiesneši cenšas viņus izšķirt. Viņš pagriežās un sāk klapēt tiesnesi. Tā kā ļoti, nezinu, tāds. Es negribu teikt iespaidīgs, jo tur nekas iespaidīgs nebija, izņemot viņa garums un tas, nezinu, varbūt intelektu trūkums 13 gados jaunam džekam. Nezinu, vadiņi sakrustojās, kaut kas uz īso aizgāja. Bet tās sajūtas, ja skatos to video, es ieraugu to garo puisi un tās pirmās domas, tas ir augums. 1,89 m, 13 gados. 13 gados. 13 gados, 1,80 m. Tas bija U15, man liekas, spēle. Jā, viņš ir igauņu spēlētājs U15 grupā. Jā, Ko tur daudz piebilst? Tiešām, man liekas, vai tā ir kaut kāda, nezinu, tiešām tā vadiņa sakrustošanās. Mēs nekādā ziņā neattaisnojam tādu vardarbību pret tiesnešiem. Es sodītu viņu diezgan skarbi. Jā, viņš ir diskvalificēts līdz sezonas beigām. Es domāju, ka tas ir ir adekvāti. Es domāju, tīpaši viņš ir igauņu hokejs. Varbūt viņš savā mājas čempionātā vēl var spēlēt. Protams, es pieļauju, ka tur varbūt Igaunijā var tā vicināties. Nē, varbūt Igaunijā varbūt. Jā. Viņam varbūt sporta veids ir jāmaina uz kādu citu. Bet vienkārši, protams, negribas norakstīt arī 13-gadīgu puisi, kurš vēl ir jauns, nenobriedis. Bet jāsoda ir. Jāsoda ir, kas sekas un tavām rīcībām ir, bet tomēr arī jādod cilvēkam rehabilitēt un kaut kādā ziņā pierādīt sevi. Nezinu, attaisnot, bet tādā ziņā, ka 13 gados, protams, ka viņš jau ir bērns. Un es domāju, ja tavā vecumā būtu kameras katrā spēlē, es domāju, daudz arī visādi video būtu ar visādām muļķībām, ko komandas biedri pretinieki ir darījuši. Un es domāju, tāpēc šis ir vienkārši tāds, kurš riktīgi ātri aizgāja. Ir kaut kādas bijušas rupjības un tā tālāk arī manā bērnības karjerā. Bet tiesneša sišana, tas ir kaut kas jauns. Neesmu redzējis tādu savā dzīvē droši vien. Tas bija tiešām, es domāju, mēs nosodam tādu rīcību. Tiesnešus lūdzu neaizskart. Tiesneši ir ļoti vajadzīgi visos vecuma līmeņos sportos, jo tiesneši ir tāda arī nepateicīga profesija, kas tomēr... arī rodas domstarpības un nesakrīt viedoklis uz ledus, viņi nav jāizstāv. Jā, viņi tomēr ir cilvēki, kas dara savu darbu ar entuziasmu un kaut kādā ziņā jāsaka paldies, ka vispār mums ir tiesneši, jo viņi ir deficīts. Es negribētu pieļaut to arī, jo tas ir tāds sarežģīta profesija, kas bieži vien ir ļoti nepateicīga. Tu vari būt normāls vai tu esi sūdīgs. Es ļoti reti, kad dzirdu, šis ir tik labs tiesnesis, bet gan jau tas ir retums, tāpēc novērtējam tiesnešus, atceramies, tiesnesim vienmēr ir taisnība, pat tad, kad nav. Viņam tomēr ir taisnība, jo, ko tu strīdēsies. Es domāju, mēs kādreiz varētu parunāt par tiesnešiem. Būtu interesanti, kā, pieņemsim, manā uztverē tiesnesim jākontrolē spēle, un nevar būt tā, ka 5 noraidījumi pret 0 ir. Bet mēs tagad atkal ieslīdam detaļās, jo, ja noteikumi ir, pārkāpums ir tiešām redzams un ja ir 5 pēc kārtas, labi. Mēs novirzamies atkal no tēmas. Disciplinārais sods, noraidījums sezonas beigām, mēs to nosodam, fuj. Vai ne? Jā. Es domāju, tad ir vislielākais notikums, kas pāršāls arī. Bet tur, starp citu, bija vēl viens nedēļa atpakaļ, kad viens iespēra kaut ko. Tur arī Kurbats spēlētājs, ja es nemaldos, arī jauns salīdzinošs džeks iespēra. Bija video, jā. Guļot. Bet... tā kā pašam atrodoties uz ledus, mēģinājis iespērt kādam, un saņēma 2 spēļu diskvalifikāciju. Spēriens ir rūpji. Mūsdienās to traktē diezgan rūpji. Pasaules čempionātā, starp citu, arī viens kanādietis tā kā neiespēra, bet uz leju ar kāju. Tas skaitās laikam spēriens. Viņam iedeva vairākas spēles, 3, ja nemaldos. Bet es domāju, bet vislielākais notikums, vislielākais skandāls, es domāju, ir saistīts ar HK Panthers spēlējošo japāņu hokejistu Šumu Kinebuču, kurš publiskajā telpā Twitterī, jeb tagad jau X, veica ierakstu par to, ka Mogo spēlētājs, ja nemaldos, Želbovskis, esot raidījis rasistiskus komentārus viņa virzienā, un pēc spēles nav paspiedis roku, un kopumā izcēlēs ar tādiem neglītiem gājieniem, ja to tā varētu nosaukt. Es domāju, ka vieta rasismam vispār sportā un vispār pasaulē nevajadzētu būt vietai, un it īpaši sporta laukumā, kur tomēr tā ir spēle. Dienas beigās hokejs ir spēle, un ja tu atļaujies kādam, mēs šobrīd vēl nezinām, tas ir ieraksts viņa Twitterī, Latvijas Hokeja federācija gaida skaidrojums no abām iesaistītajām pusēm, kuru pēc tam tiks nodota Starptautiskās Hokeja federācijas Integrity programmas ietvaros kaut kur tālākai izmeklēšanai. Mēs ceram, ka šis
šī problēma tiks atrisināta, jo vieta rasismam hokeja laukumā nav. Tas nav ok, galīgi. Jā. Galīgi nav ok. To mēs tā kā arī mēs ceram, ka šis tiks atrisināts, attiecīgi sodīts, ja tiešām izrādīsies, ka tā ir patiesība. Jo šobrīd mēs nezinām, tie ir vienkārši ierakstīti sociālajā vidē. Hokeja federācija arī diezgan fiksi uzreiz veica ierakstu internetā, ka tiks veikta izmeklēšana, tā kā sekosim līdzi. Kā tev šķiet, ja šī, pieņemsim, ir taisnība, cik spēļu diskvalifikāciju tu, Rojas, piešķirtu par šādu gājienu? Saprot, šī ir tik tāda, sensitīva tēma, jo, mēs tomēr esam vienas ādas krāsas, un tā kā sajust, kāda ir tā diskriminācija, un cik sāpīgi, un cik, slikti, un tā sajūta, ka tevi diskriminē un kaut kādā ziņā apceļ tava izskata dēļ. Es grūti pateikt, kas būtu godīgi, jo, mēs ar tevi esam privileģēti, ka mums neviens neapceļ. Mēs esam šeit tā kā visi. Un es domāju, ka šādi notikumi ir noteikti jāpadara par tādiem piemēriem, kā nedarīt, un tie attiecīgi arī sodam ir jābūt diezgan, ir jābūt bargam, jā. Es piekrītu. Uz visu sezonu gluži nē. Es ja būtu federācijas vietā, es varbūt pastītos, kā citās valstīs notiek ar šo. Paņem piemērus no citiem, jo tomēr arī šī izvērtīsies par problēmu nākotnē arī Latvijas hokejā, tad tas ir vienkārši jānogriež jau saknē, jāparāda, ka šis netiks tolerēts un ka vieta rasismam nav ne hokejā, ne īsti nekur citur. Tieši tā. Tā kā sekosim līdzi, tiešām nožēl, ka tāds, skandāls pāršalts mūsu pašu čempionātu, jo, mēs jau gribam, lai te ir ārzemnieki, mēs gribam, lai te ir leģionāri, lai šeit cilvēki grib braukt spēlēt no ārvalstīm, bet ja šāda slava pārņems mūsu līgu, tas būs tiešām, tas būs slikti, tas būs ļoti slikti. Pie mums vairs neviens negribēs braukt, Jā. Bet, cik es zinu, Latvijas virslīgā tur runāšanas notiek daudz un dikti laukumā. Tas ir hokejs, tas ir sports, un tā ir, pieaugušu vīru saskriešanās laukumā un kaut kādu, sevis pierādīšanu. Protams, emocijas, visi saprotams, bet ne jau, ka tev ir, jādiskriminē kāds pēc tā. Protams, tas ir ārpus visiem rāmjiem. Jā. Neko ātri pieskarsimies arī rezultātiem. Man liekas, ka ļoti interesanti ir pieminēt, ka brīvdienās iepriekšējā spēlē, kuras reklamēja Prizma pret Kurbadu, Prizma pārspēja Kurbadu ar 3-1. Ļoti interesanta spēle bija. Kurbads hale atkal bija pilna, bija forša atmosfēra, daudz skatītāju. Kas bija interesanti, Prizma parādīja ļoti saturīgu hokeju. Iepriekš minētais Miķels Redlis jau spēlē. Un kopumā parādīja ļoti. Tu biji uz spēli? Es biju dzīvē, skatīties, man ļoti patika. Es godīgi pateikšu, man liekas, Prizmai pirmās 3 maiņas ir ļoti sabalansētas, spējīgas un, es domāju, gatavs pakosties ar jebkuru. Viss, protams, par Prizmas sniegumu viņš ir pa viļņiem, jo tikko uzvarēts ir Kurbats. Vakar zaudēju Pantērām tieši Tallinā. Es pieļauju, ka varbūt tas ceļš. Es negribu atkal meklēt atrunas Prizmai, bet varbūt tiešām aizbraucot uz Tallinu darba dienā. Es pieļauju, ka tu pēc darba izbrauc, vai darba dienas vidū izbrauc un vakarā esi Tallinā. Es domāju, ir diezgan grūti saņemties uz spēli. Tā ir, tā noteikti ir, bet tas, ka Prizma spēlē pa kalniem, arī nav noliedzams. Jā, jo tomēr tas sniegumam ir jābūt stabilākam ar tādiem vārdiem sastāvā. Godīgi es nepaskatījos, kāds bija sastāvs. Varbūt kāds nedavās šajā izbraukumā, jo, mēs nezinām. Es redzēju, tur atzīmējās, Būsovs bija. Es domāju, arī Prizmas sniegumam uz virslīgas kontekstā ir jāsaprot, cik ilgi tāds Patriks Zabusovs būs. Ilgi Prizmas sastāvā, jo var redzēt, ka cilvēks ir bišķīt pārāks par vidējo virslīgas spēlētāju un redzēsim, cik ilgi Prizma spēs viņu noturēt, jo es domāju, ka Prizma īsti necentīsies, jo es domāju, finansiāli viņi nav tik rocīgi, kā varbūt līgas, uz kurām skatās Zabusovs. Tur nav variantus. Jā, un tad būs ļoti interesanti paskatīties, kā Prizma aizvietos tik daudz punktus un tik daudz vārtu guvumus tieši no Zabusova. Bet kopumā Prizma ir, man liekas, tāds 4. jau. Zirdziņš šī 3 komandu tādā skrējienā, kur, ja mēs minam Mogo, Zemgale un Kurbats, tad mēs tā prognozējam pirms. Mēs tā prognozējam, un reku Prizma sāk pievilkties tiem pirmajiem 3. Protams, šis zaudējums Pantērām ir bijis tāds, atgriešanās bijis realitātē, ka varbūt ne līdz galam, bet tomēr cerēsim, ka viņi, jo rekur Kurbats ir pārspēts, punkti atņemt vienam no potenciāliem līderiem, un rekur, kā jau minējām, pabojā gaisu lielajiem zēniem, bet šobrīd Prizma ar savu sastāvu jau arī faktiski varbūt pieskaitām pie lielajiem zēniem. Ja tu paskaties uz uzvārdiem, protams, vidējo vecumu. Viņi ir
cīņai spējīgi, viņi var cīnīties ar visiem. Galvenais viņiem ir nostabilizēt to savu sniegumu. Vienu dienu viņi iznāk kājonieciski noskaņot, uzvar Kurbadu, un pēc 2 dienām viņi zaudē visu cieņu Igauniem. Viņi nav nekādi tur pēramie puisīši tur Igaunijā. Es domāju, ka viņi pieliek, viņi arī saprot, jo atceramies arī pagājušajā gadā lietuvieši sāka diezgan bēdīgi, bet beigās jau spēja sastādīt konkurenci, ja vēl neuzvarēt, bet tad piedot pretcīņu. Un arī turpatās jau īstenībā ir Kaunas City. Kaunas City, tieši tā, cik es saprotu, arī naudīgākā no lietuviešu komandām. Jā. Tā kā būs interesanti paskatīties. Tā kā virslīga ir tepat pie mūsu pašu pagalmā, mūsu mājās. Par rezultātiem? Vai par kur mēs virzamies tālāk? Virzamies vienkārši tālāk. Es domāju, kopumā jāpiemina to, ka hokejs turpinās, hokejs notiekās. Es domāju, šobrīd ir 19. Jūs pieļaujat, klausieties šo 20. Un tad 21. kas ir sestdiena, ir vēl viens smagsvaru, duelis, matchups Mogo pret Kurbadu, Mogo ledus hallē. 1:30 pa dienu, sestdienā, 21. oktobrī, Mogo ledus hallē. Es domāju, tas ir tāds atkal, ja mēs izceļam katru reizi vienu spēli, ko cilvēkiem apmeklēt brīvdienās vai tuvākajā laikā, tad šī ir tā spēle, ko jums vajadzētu apmeklēt. Kurbrats pret Mogo, es domāju, vecie, nezinu, sāncenši, īpaši pirms Kurbada aiziešanas no virslīgas, tur bija kārtīgas, cīņas, dueļi, tāpēc es domāju, šī cīņa šo sestdienu 1:30 Mogo ledus hallē ir tas must see, tā kā nedēļas nogals izklaide, kuru hokeja mīļotāji mēs abi iesakam apmeklēt. Noteikti es pieļauju, ka nenožēlosiet. Būs interesants mačs, domāju. Jā. Es atvēru tabulu. Panks, Viļņus, 9 spēles, 1 punkts. Diemžēl, jā, ir arī jābūt kādam vājākam. Tieši arī vakar skatos, tieši Panks zaudēja Kaunas City, stiprākajai lietuviešu komandai 5-1. Bet, labi, mēs esam aizrunājušies par Lietuvas hokeju. Es domāju, jālaiž arī mūsu skatītāji darboties tālāk. Es neesmu redzējis, kā viņi spēlē. Es arī neesmu redzējis. Es vienreiz tikai ieslēdzu kaut kādus highlightus. Starp citu, par highlightiem, mīļie skatītāji, ja jūs gribat redzēt virslīgas highlights, noteikti skatieties tos YouTube. Un es sapratu, ka Lietuvas spēles highlighti ir zem Lietuvas Hokeja federācijas mājaslapas. Jā, okay. Tā kā, ja jūs skatāties, jūs gribat redzēt, kā latviešu komandas spēlē pret lietuviešiem, bet tieši highlights un tieši izgriezums no labākos mirkļus un golus. Latvijas Hokeja federācija varēja nošērot to, painformēt. Jā, man liekas, ka Facebookā ik pa laikam viņi ieliek tos video, bet ja jūs meklējat YouTube, vienkārši rakstīties nemalot Lietuva hokeja, tā kā Lietuvas Hokeja federācija, un tad tur būs tie spēļu izgriezumi. Jā. Momentu kompilācijas. Tā kā, jā. Jo es neesmu redzējis nevienu video. Jā, man liekas, es uzgāju, tur bija. Tā kā, ja es kļūdos, ļoti dodiet man zināt, bet man liekas, ka tur bija tie highlighti tieši no Lietuvas spēlēm. Vakar bija interesanta spēle Mogo pret Zemgali, Mogo hallē. Un Zemgali vinēja 5-1. Atkal, redzēsim, ar Cābols pārspēja, ja tā varētu teikt, karsto. Paša būdams karsts Mogo, jo tikko Zemgale arī uzvarēja visas spēles kontinentālajā kausā, kas norisinājās, ko arī mums ir jāpiemina un jāsaka, ka Zemgale kvalificējās uz nākošo posmu. Redzēsim, jo Arts Ābols teica, ka ir plāns tikt līdz fināla grupai, līdz fināla posmam. To sanāca redzēt, kāda spēle no konta? Būšu godīgs, neko neredzēju, bet visas spēles tika uzvarētas. Es domāju, ka tas ir labs sākums. Es domāju, ka ir jāturpina. Un kur arī 5-1 uzvara pār arī stipru Mogo komandu. Zemgalē ir tāds apliecinājums, ka viņi ir ieskrējušies. Viņi ir uzņēmuši formu, fizisko. Un es domāju, arī Mārtiņa Karsuma līdzdalība komandā būs jāpaseko līdzi. Par Karsumu bija baumas, ka viņš pievienojies līdz kontinentālajiem kausam. Tagad redzēsim, nevis līdz, bet kad beigsies. Tagad viņi ir tikuši nākošajā posmā. Redzēsim, vai sadarbība tiks pagarināta līdz nākošajam posmam, vai viņš meklēs tālāk kādas iespējas. Es domāju, ka būs pagarinās viņu. Viņš tur ir komandas liels sastāvdaļa. Redzēsim, kur šobrīd komanda veiksmīgi spēlē arī Latvijas čempionātā. Es domāju, piesakās arī uz vienu no tādām līderpozīcijām, no tā lielā četrnieka mūsu minētā. Ir viņi kaut kā tāds vidējais vecums, tāds jaunāki. Vismaz tas skats uz to komandu, viņi tādi ātrāki, kustīgāki nekā citi. Es pieļauju, ka viņa vidējais vecums ir jaunāks nekā Mogo, pieņemsim. Mogo tur ir tādi jaunie tikai kaut kādā 4. 3. maiņā spēlē. Bet man prieks, ka viņi ir ieskrējušies.
to līmeni, ko viņi rāda, ir labs. Es paskatījos pāris arī spēles no kontinentālā kausa. Vieglas spēles tur nebija. Es redzēju tieši pēdējo spēli. Un biju uzslēdzis televizoru. Tā kā viegli viņiem tur arī ļoti negāja. Bet liels cerības ir uz to nākamo kārtu, kas norisināsies, es sapratu, Francijā. 11. novembros, ja nemaldos. Tur būs Anglijas komanda. Nu labi, to mēs izpētīsim. Francijas un Latvijas. Un Beļģijas? Kaut kāda tur bija. Nu, labi. Nav svarīgi, to mēs noskaidrosim, to mēs izpētīsim. Šis bija tāds, mēs īsti šitām posmam negatavojāmies. Mēs tā no galvas šobrīd no tādām izjūtām runājam. Tad atgādinu, mīļie skatītāji, 21. Oktobrī, 1:30 Mogo ledus halle. Tieši Mogo pret Kurbadu. Es domāju, ļoti interesanta cīņa. Un tad vēl viena, ko varētu izcelt, ir 24. novembrī. Volvo ledus hallē Prizma pret Zemgali. Mūsu pieminētā Zemgala, kas ir ieskrējusies 7:00, Volvo ledus halle Prizma pret Zemgali. Mīļie skatītāji, ja jūs klausāties, jums noteikti patīk hokejs, tad noteikti aizdodaties līdz hallei, apmeklēt noteikti hokeju dzīvē, jo es pārliecināts, ka hokeju dzīvē skatīties ir daudz interesantāk nekā pie ekrāniem vai izgriezumos YouTube. Jā. Tāpēc lūdzu apmeklējam halles. Nu, un šodien laikam arī viss. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties. Noteikti, ja ir kāds jautājums par latviešiem NHL, latviešiem Eiropā vai latviešiem Latvijā, droši rakstiet, it īpaši YouTube. Mēs redzam, mēs uztaisīsim atsevišķas epizodes par dziļākiem jautājumiem, kā mēs redzējām, kā mums uzdeva. Mēs jau sākumā pieminējām. Paldies Lisējam par komentāru. Jā, Lisei, paldies tev. Nu ko, paldies mūsu draugiem no Sinotip. Nu tad līdz nākošajai reizei. Jā, ripu vārtos. Liels paldies!